Čau visiem! Noskatīsimies maz video no Phnom Kulen. Es varu būt mīļš un jauks, bet tu esi mans mīnu lauks. Kad braucām augšā Ličī kalnā, kā izrādījās, braucot pa ceļiem, kad viss kalns joprojām ir mīnēts. Uzbraucām kalnā augšā, tur bija templis, kurā ir lielākā guļošās Budas statuja Kambodžā. Jā, Kambodžā. Protams, kā jau visos tempļos, tur pirms kāpšanas augšā lika novilkt apavus, cepurus noņemt, varēja dabūt tos vīra kociņus iecināmos un bija diezgan iespējīgi un skaisti, vai ne? Jā, un grīdas noflīzētas latviskā garā. Vienā klintas spraugā ir arī mūkam iekārtots miteklis, kur te. Re, kur pats mūks arī. Viņš mums izdalīja visiem tādus šņurītes ap roku apliekājumus, kas pasargā no spokiem un ļauniem gariem. Labai veiksmīgi mums ir. Arī tam. Tālāk mēs devāmies pie upes, kas tagad jau ir redzama, kur tētis mazgājās upē. Un tur bija lingas, Miks labprāt izstāstīs, kas tās lingas tādas ir. 1000 lingas, tās ir simboliski lietiņi, lai apaugļotu ūdeni un apaugļotu tos rīslaukus, kas ir tālāk lejā zemā. Ūdens teiks tiem rīslaukiem viņi paliek augļoši. Tur mums par gidu pieteicās viens mazais puika un aizved mūs uz strautiņu. Avotiņu. Un tas avotiņš bija diezgan skaists, mēs nekad nebūtu paši atraduši. Bija tiešām skaisti, tur notika kaut kāds rituāls, mums bija jāpagaida, kamēr tie cilvēki aiziet projām. Cilvēki vienkārši notupās un palūdzās, nav uzreiz rituāls. Tas bija rituāls. Pilnīgi nekāds rituāls nebija. Pēc tam devāmies pie ūdenskrituma, ieraudzījām šo ūdenskritu, nenormāli sapriecājāmies, jo tiešām ļoti smuki izskatījās un tas ūdens bija ļoti veldzējoši. Un tad mēs, protams, sākām fotografēties. Daudz un dikti visi fotografējās. Un vēlreiz fotografējās. Šis ir vēl joprojām tas pats ūdenskritums, mēs tiešām dikti priecājāmies, tad sapratām, ka izskatījās taču tālāk. Ir vēl lielāks ūdenskritums. Tad mēs devāmies uz tādām diezgan stāvām un neskrūvām darbībām, tādām, ka visi nevarēs viņām nokāpt. Devāmies lejā un peldējāmies pirmo reizi vispār. Kambodžā. Latvijā abās rumbā. Tad peldējamies, tur nav kur. Tur stāvi un grib. Reiks šitā viņš izskatījās no apakšas. Un diezgan skaisti. Teicis ar šūpolēm. Un tad redz, kur te ir tas ceļš, par kuru mēs braucām kalnā augšā. Ceļš īstenībā ir pietiekoši interesants stāsts pats par sevi, jo līdz 12. dienā mašīnām ir atļauts braukt kalnā augšā, un pēc 12. dienā mašīnām atļauts braukt no kalna lejā. Un mocīši visu dienu var braukt, kur viņi grib. Mocīši ir maziņi, bet mašīnas nevar samainīties, un tāpēc viņām atļauts braukt tikai vienā virzienā. Un viņš ir pietiekoši stāvs tas ceļš, lai būtu diezgan bailīgi tajā busiņā, ar kur mēs braucām. Bet skati, protams, kas pavērs no tā kalna diezgan fantastiski iespējīgi. Labi. Čau! Pasveikam arī visi, jā. Čau! Čau visiem! Lai visiem par mēnesis, nedēļu, dienu. Čau! Čau!